Ja jūsu gada skaitlis veido ciparu 7, tas nozīmē, ka jūs esat kareivji, cīnītāji. Un pārsvarā šī cipara pārstāvja strādā par juristiem, tātad arī valsts iestādēs, bet šeit ir viena nianse, ka šiem cilvēkiem ir ļoti svarīgi sajust savu brīvību. Un tiklīdz viņi strādā kaut kādā struktūrā, kas viņus ierobežo, tā viņi jūtās ļoti slikti, jo viņi nespēja sevi realizēt. Ja jūs arī strādājat, teiksim, valsts iestādē vai jebkurā, teiksim, lielā tādā uzņēmumā, tad jums ir svarīgs tāds amats, kur jūs jūtaties brīvi savā izpausmē, kur jūs spējat arī, teiksim, braukt komandējumos uz ārzemēm. Pretējā gadījumā jums ir vislabāk strādāt tādā vietā, kur jums nav šī struktūra, nav sistēma, un jūs varat brīvi sevi realizēt. Un kas vēl svarīgi, kad jums ir šī spēja ieiet dziļumā un izzināt līdz saknēm to patiesību, izvilkt to īsto būtību, kāpēc ir tā, analizēt. Un kas jums bloķē, lai jūs varētu sevi pilnībā realizēt un piesaistīt sev naudu, tie ir jūsu ierobežojumi. Ja jūs sēžat visu laiku vienā pilsētā, jūs esat kaut kur iestrēdzis, jūs esat arī, teiksim, domās, kaut kas jums bremzē un neļauj jums atvērties un izpausties, tas arī jums rada šos stingros rāmjus. Un tas jūsos rada diskomfortu un arī liedz tādā veidā piesaistīt jums naudu. Protams, arī, ja jums patīk konfliktēt ar citiem, strīdēties, tas arī jums bloķē naudas plūsmu. Tā kā ejiet plašumā, tur ir jūsu tvēriens un gūstiet savus ienākumus.